Tātad visiem labu dienu, tauta Latvijā, laba diena visiem. Tātad esam atbraukuši. Es jums tulīt parādīšu, kur mēs esam. Tā, skatieties, kur mēs esam. Mēs esam Jelgavā. Mēs esam Jelgavā un mēs iesim. Mēs tulīt iesim pie apskatīties vietu pie Jelgavas Baptistu draudzes. Jā, Jelgavas Baptistu draudze, Mātera ielā, tauta Latvijā, Baptistu draudze Jelgavā. Mātera ielā ir gājusi kopā ar sātanistiem, katoļiem, dieva ienaidniekiem, ar atkritušo Bābeli, jeb Mauku, kā Bībele saka, jā. Bābele un Mauka ir pareizticīgie un katoļi, un tie ir atkrituši no Kristus. Un tie nav dieva draudze, un tie nav kristieši, jā. Un ja man kāds pārmetīs un teiks, bet ne visi, jā, ir tādi, tad jautājums tie, kas ir, jūsu uzskatījumā īstie un pareizie viņu konfesijā, tad ko viņi tur iekšā sēž? Jā, es tagad visiem gribu pielikt tādu jaunu, piedāvāt tādu jaunu salīdzināšanu, kad tad, kad, piemēram, killeris brauca kādu nogalināt, jā, tad paskatāmies tiesu praksi. Killeri notiesāja kopā ar šoferi, kas viņu veda. Ja, tā kā tauta Latvijā arī šoferis, ja, arī dabona savu sodu. Tātad tu nevari teikt, ja, ka tu tur tā neko, tu sēdi viņu konfesijā, es tur savādāks, bet esmu pie viņiem un eju pie viņiem, ja. Nē, tā nevar. Tā nav, saprotiet, ja. Tāpēc katoļi ir sātanisti, dieva ienaidnieki, ja. Katoļi, jā, tauta Latvijā, tā kā katoļi ir dieva ienaidnieki, sātanisti un viņi ir atkritusī Bābele, atkritusī draudze no Atklāsmes grāmatas 17. nodaļas, no 18. nodaļas, ja. Tātad katoļi ir sātanisti, dieva ienaidnieki, ja. Ar katoļiem nedrīkst iet kopā, ja. Tie iet uz elli, tie ir cilvēki, kas ir sātanisti, kas kalpo sātanam, jums ir jāsaprot un apskatieties, ko katoļi ir darījuši, ja. Katoļi ir viduslaikos vai kad tur paši lasiet, studējiet vēsturi, teiksim tā, ja. Studējiet vēsturi. Katoļi ir nogalinājuši tik daudz ticīgos, ja, un tauta Latvijā, tāpēc katoļi ir sātanisti, un viņi ir cīnījušies, jā, viņi ir cīnījušies pret dedzinājuši, spīdzinājuši, galinājuši tātad īstos ticīgos, teiksim tā, jā. Tāpēc tauta Latvijā, tāpēc ir jāsaprot, kad sātanisti, katoļi ir dieva ienaidnieki, jā, un līdz ar to tauta Latvijā, jebkurš no Latvijas saucamajiem, nezinu saucamajiem, tā ir, kur dodies dzīves lielākajā piedzīvojumā, Alfa Kurs 25 no 14. janvāra otrdienās. Tātad skatāties, otrdienās te var braukt un runāt. Rekur, tātad jāpiefiksē, kad otrdien no 7, jā. Lūk, tauta Latvijā. Tātad labi. Nākošais, ko es piefiksēju, ka reku viņiem ir svētdien 11, jā. Pentakosti, ko darīsim? Klausieties, es jūs laikam pametīšu. Es jūs laikam piekrāpšu. Sākšu jūs krāpt. Saprotiet, es būšu neusticīgā līgava. Es sākšu jūs krāpt, jo es sākšu nākt pie baptistiem. Redziet, svētdien 11, tā kā pentakosti, piedodiet. Es arī esmu neusticīga, pērkama šitā, ja? Aha. Lūk, tātad piefiksējam, kad svētdienās pie viņiem var nākt, ja? Un rekur tātad otrdienās 7. Lūk, tātad šeit viņi ir, tauta Latvijā, šeit reku viņi ir. Jā, pastieties, kur mana un tava dzīve mainās, jā. Tauta Latvijā, tie ir meli. Viņi bija Covida laikā, padevās
sātana, nu teiksim, sātana padevās sātanam un aizvēra ciet savu sapulces vietu. Un cik man bija informācija no cilvēkiem paziņām, kad kādi Jelgavas, viņam vai 1 vai 2 šeit ir mācītāji, ka šie bija tur aicinājuši, aģitējuši par tām Covida potēm, jā, par Covida potēm un tātad par Covida potēm pirmkārt, jā, un otrkārt, tur, jā, sātana, kā es visiem teicu, ja, tas bija sātana laiks, tas bija laiks, ko kā sātans testēja, kā sātans pārbaudīja, kā sātans, skatījās, ja, ko ticīgie darīs, vai aizvērs draudzes ciet vai ne, un tas bija laiks, kad sātans, teiksim tā, savu testu uztaisīja, ja, tauta Latvijā sātans savu testu uztaisīja, un viņš redzēja, kad visi paklausīja, jā, visi paklausīja. Un kas tur vēl pa stāstu ir? Stāsts ir tas, kad, cik man te Marks Incenbergs draudzi Alūksnē stāstīja, kad visas šie kantorīši ir, tā kā reģistrēti valsts reģistros, līdz ar to viņi ir tur valsts priekšā, viņiem apmēram tā kā bija juridiski, saprotiet, Dieva draudze nav jāreģistrē šādās valsts visādās lietās, ja? Ja, Jēzus draudzēji nav jābūt nekādos reģistros, nekādās attiecībās ar valsti. Ja? Un no vienas puses šie tagad, ja ir arī, piemēram, ir reģistrētie kaut kādi, ja? Tad varbūt, ka viņiem tur, likumi attiecās uz viņiem, un tad varbūt viņiem vajadzēja, tas ir tāds retorika, bet tauta Latvijā tātad. Jā, un es arī, ko es te redzu, tauta Latvijā, ko es te redzu? Jā, es redzu, ka, paskatīsimies, man tur var beigties elektrība baterijai. Es tikko redzēju kaut kādus, man vakar Marks Incenbergs atsūtīja bildi, kur mācītāja ģimene stāv kaut kādā fonā reglīti, tātad šie laikam akal ir šie tāpat kā Pentakosti, ja, šie akal ir tie, eglīšu lietotāji, mīļotāji, ja, tātad pagāniskās sātana eglītes, tātad ne ar ko viņi nav labāki par, jā, reku ir tā dekorācija kaut kāda, redziet, jā, reku tur kaut kas ir, jā, labi, jā, es, protams, pāri sētāji redzu. Bet, labi, tauta Latvijā, pirmais tāds iepazīšanās video. Jā, pirmais tāds iepazīšanās video. Iepriekš jums, kur viņi ir, kas viņi ir, kādas ir viņu telpas, atrašanās vietas, var sakot tā kā, ko tauta Latvijā. Tātad, ja šie ir piedalījušies Jēzus apkaunojošajā maršā, jā, tad tauta Latvijā ir jānāk pie viņiem un jārunā un jāstāsta un jāatgādina. Un šie visticamāk, tāpat kā Pentakosti, nevienu neglābja, ja, nekur neiet un nevienu neglābja. Ja, tauta Latvijā, saprotiet? Lūk, tā kā nekur ielās neskan evaņģēlijs. Jā, nekur ielās neskan evaņģēlijs, saprotiet? Jā, arī Jelgavas baptisti tādi sasmērējušies. Covida laikā paklausīja sātanam un aizvērās ciet. Jā, tātad redzējāt, kā sātans varēja visu izdarīt. Un caur viņu tad tur mācītāju vai mācītājiem jāprecizē, kā es teicu, bet tika tās potes, ja tā ir taisnība. Mans čoms to stāstīja, akal, ja viņš nav piečakarēts, tad tā ir taisnība, ja? Kaut kā tā, tāpēc puišu meitenes, tāpēc rekā ir, kad sātans var apčakarēt arī, mierīgi, pievilt
jebkuru ticīgo, vai tas ir baptists, kā es kādreiz smejos, ja? Vai tu esi baptists vai anabaptists, vai sātanam ir pilnīgi vienalga, kāds tev uzvārds ir, vai ne, kā es teicu, vai tu esi gleške, vai peške, vai ginko, vienalga, sātans piečakarēs visus, ja? Nu, lūk, tā kā tauta Latvijā, jā, tā kā labi, un vieta arī, kur ir pretī, redziet, daudzstāvu kaut kāda māja. Tagad ir jāsaprot, kur te nostāties, aiziesim otrā pusē. Pamēģināsim saprast, tātad šeit cilvēki dzīvo, ja? Man jāatrod vieta, kur stāvēt, kur runāt. Šeit dzīvo, tagad šeit skatāties, ja? Šeit, šitajā, piedodiet, ka es krekšķinu, piedodiet, jā. Tātad, nu, šita tālāk, šitā māja ir pārdošanā, jā. Viņu laikam vairs neviens neapdzīvo, šeit, sākot no šitās daļas. Nu, jā. Nu, kaut kā tā. Tā kā, ko es varu? Es varu šeit staigāt, mēģināt, jā, reku šī virzienā es varu iet. Nu, jā. Nu jā, es varu iet šī virzienā, ielas otrajā pusē, visticamāk šeit man jāstāv. Nu jā, redziet, šeit ir kaut kas viss tukšs. Šeit kādreiz bija ieņēmuma dienests ļoti sen Jelgavā. Un tagad rakstīts, ka pārdod, un te ir kas patvērtne. Nu nezinu, es saprotu, ka viņi nestrādā. Jā, nu labi, nu jā, tas domāts varbūt, nezinu, kara laikam, vai kur tur apakšā var slēpties iet. Labi, tā kā tauta Latvijā, nu redziet, kur mums ir. Kur mēs esam? Tā. Nu, šitā. Tā. Nu, ot. Tā kā es šodien atnācu savu vietu. Tā kā sagatavot, apskatīties, nopētīt, redziet, šite. Nu, lūk, tā kā labi, puiša meitenes, tā kā apskatījos, uzzināju, kad, kur, cikos, nu, var cikot tāds izlūk gājiens pie Jelgavas baptistiem.